Mēs sakam, ja tu nezini atbildi, meklē Bībelē, bet ir kādi jautājumi, kur ir dažādas tās interpretācijas, un ir tādas pelēkās zonas Bībelē par kādiem jautājumiem, es tā varētu teikt. Un tad tas, ko viņš man ieteica šādos gadījumos, mēģini saprast, kāda bijusi ir Dieva iecere, ko Dievs gribēja radīt, kā Dievs ir gribējis radīt, kāds ir bijis tas ideālais stāvoklis, kā Dievs ir gribējis. Un mums kā cilvēkiem ir ļoti grūti pateikt, ko Dievs ir gribējis. Jā, šito baigi jāuzmanās, jo ir tādi arī mācītāji, kas sāk stāstīt, kā Dievs ir gribējis to un šo, un beigās tas ir auzās. Jā? Bet tomēr mēs kā cilvēki varam mēģināt saprast, kā Dievs, mēs varam mēģināt iztēloties, kā Dievs ir gribējis, iecerējis to lietu. Tas ir par tādām pelēkām zonām, kur mēs nesaprotam īsti, kā tad ir. Jo tas, ko mēs dažkārt kā cilvēki daram, mēs sākam mēģināt izskaidrot tas, kas notiek apkārt pēc grēkā krišanas. Ir stāvoklis pirms grēkā krišanas un ir stāvoklis pēc grēkā